Pac-Man World. Brēns aparāti no manas bērnības. Ej, tu nost. Atceros, ka pie mums arī tāda bija. Jā. Skatieties, stalažus, jā? Slīpi, stāv stalažus. Es nezinu, kā viņi tur strādā. Vienkārši dirsa. Kā tā? Pie mums brēns. Skatieties. Ko viņi darīt, ja viņam sniegs niktu? Viss tā kā valns viņš ir, bet paskatās, jā, tās mājas. Izskatās forši. Bet tādā ziņā, jā, mums Rīgā, es nezinu, šeit, brēns, visa arhitektūra, viss saglabāts, jā, viss jauno, ieviest, te kondicionēri, vēl kaut kas, jā. Bet, kā viss izskatās. Es nezinu, vai kamerā ir redzams, bet viss tās mājas ir tā kā sagāstas uz iekšu. Nevar saprast, kāpēc. Vai vienkārši tai no pēdējiem stāviem varētu redzēt, kas tajā notiekas, vai kas viņam. Vai tā domāts ir, vai vēl kaut ko. Bet viņas visas ir sagāstas. Viņas nav taisni vertikālas sienas. Ja viņi tā būvēja, tad laikam kaut kāda doma viņam tur bija. Zīme stāv taisnā, māja šķīvi. Tagad esam galvenajā laukumā. Brīvība Palestīnai. Vai kas ir, es nezinu. Nesen bija, kad bija. Sestdien bija. Сегодня опять продолжает. В субботу, да, было? Futbola. Futbols bija, Turcija spēlēja ar Nīderlandi. Un Nīderlandi vinnēja. Te teica, ka esot bijuši baigās nekārtības. Paklausiet, kungi, lieta tāda. Kad nekārtības vēl joprojām te ir. Netīra grīda, neviens nav izmazgājis. Dirsā mati. Latvijā šī tāda zikru vēl nav. Amoška jau ir. Amoška vēl nav. Nezinu, bet ir viss iespējas. Tagad mēs esam no Hāgas iebraukuši Amsterdamā pa ceļam. Šitādās kanālā. Viss jau būs labi, bet šodien vienīgo dienu noveicās ar laika prognozi. Un tad mēs tagad caurbraucot ieskriesim, paskatīsim, kas te Amsterdamā darās. Un kas ir mainījies kopš pagājušā gada. Labi, pagaidām. Esam atbraukuši uz Gerhard Moto. Ducati. Baļēns, baigais brīnums, lielais. Un mošs te ir riktīgs kvantums. Ej, tu nost. Labi, iesim bišķi iepirkties. Pagaidām. Lūk, galvenais iemesls, kāpēc mēs bijām šitanī bodē, lai nopirktu pakaļējos klučus. Короче, viņi šitādi te izskatās. Bišķi pabojāja pakaļējos disku. Diezgan sūdīgi sajūta, kad visiem stāst, visiem māc un pats, bļīt, nevar kā lotkas paskatīties. Bet, labi, kā ir, tā ir. Iesim pavazāsimies pa bodi. Labi, pagaidām. Uzjautāju, vai drīkst filmēt. Mums atļauj. Iegājām vienā no lielākajām, ja ne lielākajā moto veikalā, kas te ir. Mums atļauj filmēt, mēs pajautājām. Bet kas ir pa kvantumu ar motocikliem? Ej, tu nost. Kā te viss dažādākie. Kas te vienkārši ir? Tigers.
Ducati un visi vienu vietu, Hondas. No un līdzi. Ņem, kuru gribi. Nu, un pie reizes te arī Kawasaki. Skūteri. Es nezinu, man šķiet, kā izstādē Odūra, kur es biju, bija mazāk motociklu nekā šeit. Ja? Tāpēc, ka te ir Bembi, šitāds kantors, vēl kāds. Kaut kāds 75,000 reizes. Tā, šeit ir vēl motocikli. Es pat nezinu, vai te var. Otrajā stāvā ir drēbes. Tūlīt aiziesim, paskatīsimies, kas tur pārdodas. Ejam augšā! Vienkārši vāks. Moči. Tā kā Stella agrāk, bet nu. Hondas. Goldwing. Kareči, tas ir viena no lielākajām bodēm. Tieši kā Holandā. Nemanīja mūs. Un vēl otrā pusē ir vesela kaudze ar muļķiem. Baļās vāks. Vienkārši vāks. Ar jauniem apakšā laikam lietoti nedaudz. Un otrajā stāvā viss jau tā kā ir izvēle. Ducati. Scrambleri. Mahas. Kareši vesela kaudze. Kawasaki. Jaunais. Litrīgais. Kaut kas. Kareši jāpērk laikam tāds kaut kāds var. Ir vēl pa 18. Kareši ir ko izvēlēties. Un viss ir uz vietas. Principā atnāc, paņem un aiziet pro Moto Guzzi. Kareši tajā, te ir viss uz vietas. Triumfi. Aksesorijas. Kareči, viss vienā vietā. Nu, kareči kaut kā tā, jā. Labi. Un drēbes. Iesim paskatīsimies, ko drēbes. Bet nu arī ķiveres. Ej, tu nost. Kareči ir ko izvēlēties. Stars. Turu. Ķiveres. Kareši, es saku, te viss ir uz vietas. Labi, tagad es paiztikšu ķiveres, pamērīšu, paskatīšos. Un tad atkal pieslēgšos pagaidām. Un lūk, kamēr vieni ir trenažieru zālē, mēs braucam uz celtniecības atgriezīsies. Tā ir ar tiem kačokiem, bļēd. Galīgi traki. Labi, pagaidām. Tāks. Un tagad atstāsim atslēgas, jo 3 no mūsējām.
Да, я здесь сам опустюсь. Позвонит.